Tad es papētīju tādu interesantu un svarīgu lietu, kā to, es mēģināju samērot šo te nodokļu pret koproduktu attiecību, pret nodokļu slogu. Ar mērķi saprast, vai tad tā mūsu nodokļu bāze ir pietiekoši liela, un vai mēs tomēr pietiekoši efektīvi vismaz no legālās ekonomikas iekasējam nodokļus. Un jāatzīst, ka rezultāts ir diezgan pozitīvs. Mēs faktiski esam ļoti tuvu Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem. Tas nozīmē, ka vismaz attiecībā uz caurspīdīgo redzamo ekonomikas daļu mēs esam pareizā virzienā. Bet tomēr jautājums paliek, ko darīt ar šo līkni? Vai mēs nākotnē, lai varētu pildīt savu programmu, viņi esam gatavi celt, vai tomēr mēs esam gatavi viņu samazināt un sašaurināt finansējumu šajās nozarēs. Un tad, protams, tā loģika ir tāda, ka, ja mēs uzdodam jautājumu, kādam ir jābūt optimālam nodokļu slogam, tad tādā nultā tuvinājumā mēs faktiski šo viedokli iegūstam ļoti vienkārši un saprotam. Proti, uzņēmēji vienā balsī saka, ka nodokļu slogam jābūt ļoti mazam, un indivīdi arī saka, ka nodokļu slogam jābūt mazam, jo viņi uzreiz iztēlojas iedzīvotāju ienākumu nodokli, kas viņam būtu jāmaksā. Viņi iztēlējās sociālas apdrošināšanas iemaksas, un viņi saprot, ka tas ieguvums, ko viņi var iztērēt šodien, nodokļu sloga gadījumā, ievērojami palielināsies. Un tad visu acu priekšā ir tādi, tā kā ienaidnieki, tādi, es gribētu teikt, ļoti nepareizi uzbūvēts ienaidnieku tēls, kā tāds alkatīgais valsts ierēdnis, kas tagad grib lielas nodokļus, lai viņus varētu pēc iespējas garšīgāk izšķērdēt. Bet, ja mēs paskatāmies dziļāk, tad mēs redzam, ka runājot ar skolēnu vecākiem, viņi piekrīt, ka šis nodokļu sloks varētu būt lielāks, jo viņi redz, cik daudz vēl nepieciešama ir izglītības sistēmā. Ja mēs runājam ar tiem, kas kaut kādā veidā ir saslimuši vai ir hroniski slimi, viņi arī domā, ka tomēr valsts atbalsts varētu būt lielāks. Par pensionāriem Aigars jau runāja, bezdarbniekiem skaidrs. Tie, kuriem uz ielas atņem mobilo telefonu, viņi saka, jā, vajag vairāk investīciju iekšlietās. Autobraucēji lauž riteņus un saka, bet tie ceļi taču vienreiz ir jālabo. Un vēl vairāk, ja mēs nonākam līdz tādiem uzņēmumu personāla vadības līmeņiem, tad arī šie cilvēki saka, ziniet, mums būtu vieglāk strādāt, ja šie darbinieki būtu kvalificētāki. Ja mēs runājam par uzņēmumu attīstības departamentiem, pētniecības departamentiem, tad tur arī acīm redzami šī infrastruktūra būtu nepieciešama un šie cilvēki būtu gatavi iestāties par lielāku nodokļu slogu. Līdz ar to, tā rūpīgāk paskatoties otrajā tuvinājumā, mēs redzam, ka atbildi uz šo retorisko jautājumu, kādam jābūt optimālam nodokļu slogam, būtiski izmainās. Un, principā, skaidrojot šo politiku, mēs varam nonākt pie situācijas, ka tomēr indivīdi ir gatavi akceptēt vidēji lielu nodokļu slogu. Un inovatīvi uzņēmumi ir gatavi akceptēt vidēju slogu. Vēl ar vienu, es domāju, problēma šajā kontekstā ir saistīta ar lielu uzņēmējiem, jo viņu tie darbības mēroga efekti faktiski ļauj kaut kādā veidā vienkārši ar naudas palīdzību pārvarēt šo te tirgus, varbūt nespēja piegādāt pietiekoši kvalitatīvus darbiniekus, pietiekoši intelektuālus pētniekus. Līdz ar to mums ir jādomā, kā mēs varam veidot politiku, kuras sponsori, kuras advokāti faktiski ir indivīdi un šie te inovatīvie mazie vidēji uzņēmumi. Un jādomā, kā mēs varam šo politiku atdalīt no tāda liela uzņēmēja diktāta. Un es domāju, ka viens no šiem veidiem ir nodrošināt politisko partiju finansēšanu no valsts budžeta. Pretējā gadījumā mēs nonākam pie sponsoriem, kuri interesi, diemžēl, iespējams ir pretrunā ar valsts interesēm un sabiedrības interesēm. Līdz ar to, ja mēs raugamies pāri par tām iespējām, ko mēs varam darīt,
tad, protams, valdība dara pareizi, un es tur neko daudz nevaru piebilst, ir jāturpina budžeta izdevuma konsolidācija. Mēs varam strādāt ar nodokļu politiku, un tā ir tā situācija. Noslēgumā es gribētu arī vēl apskatīt mūsu politisko oponentu, teiksim, tādu tēzi, ka vajadzētu samazināt nodokļus, un tāda ekonomika pieaugtu un nodokļu ieņēmumu palielinātos. Un, lai cik dīvaini tas nebūtu, faktiski šo tēzi ir paudz gan Tautas partijas līderis, gan Latvijas pirmās partijas līderis, un es nedaudz šeit jūs apgrūtināšu ar grafikiem. Tāpēc, ka nedaudz neiedziļinoties teorijā, teiksim, pareizu atbildu šo jautājumu ir grūti saprast. Tātad 1977. gadā Lafērs uz salvets uzzīmēja šo līkni, kas ir apakšā, kas mums visiem ir intuitīvi saprotama. Tātad, ja nodokļu likme būtu 0, nodokļu ieņēmumu nebūtu, ja nodokļu likme būtu 1 vai 100%, tad arī nodokļu ieņēmumu nebūtu, jo faktiski nekādas iniciatīvas darboties nebūtu. Un nodokļu ieņēmumu maksimums atrodas kaut kur pa vidu. Augšējā līkne rāda to, kā mainītos vienas valsts koprodukts atkarībā no nodokļu sloga. Un arī tur nav nekāda pārsteiguma. Mēs redzam, ka, protams, palielinot nodokļu slogu, koprodukts krīt. Tā sarkanā līkne, starp citu, ir tātad ieskaitot pelēku ekonomiku, kā tas tur viss izskatītos. Un mēs redzam, ka pirmkārt, kādas secinājumus mēs no šīs abstraktās līknes varam izdarīt. Pirmkārt, mēs redzam, ka šī līkne, kā koprodukts mainās atkarībā no nodokļu sloga, ir diezgan lēzena. Un tā ir arī viena no atbildēm, kāpēc fiskālā politika ir savā ziņā neefektīva. Tātad tur neko daudz mēs izmainīt nevaram. Un otrs iemesls ir arī tāds, ka, lai arī no šīs ekonomikas nodokļu veidā šī nauda tiek noņemta, viņi saprātīgi reinvestēt, viņi atkal uzlabo ekonomisko vidi. Tātad, pirmkārt, mēs redzam, ka šis nodoklis, ka šī ietekme nav tik liela. Un tad Lafēra ideja bija ļoti skaidra un saprotama. Un mūsu politiskie oponenti, nezinu, vai viņi ir izlasījuši, bet intuitīvi sapratuši. Lafērs saka, ja mēs atrodamies ļoti augstā nodokļu situācijā, tādā kā punktā A, manā zīmējumā, tad iespējams samazinot nodokļus, proti nonākot punktā B, mēs iegūsim to pašu nodokļu ieņēmumu lielumu, šajā gadījumā 200 vienības, bet ar daudz mazākiem nodokļiem un daudz lielāku koproduktu. Proti, mums būs efektīvs koproduktu pieaugums. Šī Lafēra ideja ir vairākas reizes ļoti pozitīvi īstenot gan Amerikas Savienotajās valstijās, gan Zviedrijā. Un, protams, visu cieņu šādai idejai.